Labdien, labvakar! Esmu Aivars Rīnieks, Žvārdas pagasta novadpētnieks. Un esmu šeit tikai viena iemesla dēļ, sava vectēva atstātā dzīves stāsta dēļ. Viņš 888. gadā beidz Irlavas semināru un iznāk, ka pēc 100 gadiem, 988. gadā, es pirmo reizi izlasīju viņa atstāto dzīves stāstu. Bet man tad bija 30 gadi. Ja? Pilnīgi nav. Nu, pagāja vēl 10 gadi. Tad jau tā kā, ja cilvēks līdz 40 gadiem nāk pie prāta, nu, tad viss kārtībā apmēram. Un tad 40 gados es nācu pie prāta, izlašos šo dzīves stāstu, ka viņš ir dzimis Žvārdas pagasta Mazžešos. Tad es nolēmu, ka man ir jāvelta laiks viņa iznāk dzimto māju apmeklēšanai. Bet tas bija tikai atjaunotais vēl padomju Morozova vārdā nosauktā kara mežniecība. Jā, tādu vārdu Žvārdas pagasts, jā, līdzīgi kā Edvards Virza, aiztikt nedrīkstēja un minēt nevarēja. Bet tā bija sagadījies, kad es biju veterinārārsts, draudzības kolhoza stipendijāts un es nezināju tajā laikā, kad vasaras mēnešos Morozova tajā poligonu teritorijā mēs braucām iekšā Ganijās Teles kolhozam, un mēs braucām iekšā vēl sēkot. Bet tā ir it kā atkāpe, ja? Bet pēc 1998. gadā, lai dotos, kad tur varēja atvērās un lai tur varētu iet iekšā, es sapratu, ka es nevaru iet tāds, kā es esmu, padomju produkts, ateists. Es veselu gadu veltīju tam, lai Gregors skolā kristītos un iesvētītos un lai dotos. Tikai tad dotos šajā. Un tā ir sagadījies, ka šī izstāde ir starptautiskā muzeja nakts. Un man gadu atpakaļ uzaicināja Žvārdas pagasta novadpētniecības izstādi prezentēt arī starptautiskā Latvijas universitātes pasākumā. Jo es gāju pensijā un es biju brīvs cilvēks. Es jau varēju atļauties atgriezties pie 25 gadu atpakaļ iesāktā darba, kurš nedaudz te ir izlīgs un atklāpots. Kāpēc man neskiežās uz priekšu? Šitā. Es biju veterinārās, pēdējā darba vieta lidosta Rīga un osta. Bet es biju arī pēc tam iepazinies ar Edvardu Virzu, es biju viensētas fans. Edvardu Virzam, tā līdzīgs tas nosaukuma dēļ, kā Žvārdu nedrīkstēja iedot arī vispadomāk. Ja viņš būtu šīs muzejas bildītes ir saglabājies, iesaku jums aizbraukt. Lūk, un tad reizē ar Edvardu Virzas grāmata un Dzigas Lāces iznākusī grāmata bija tās tādas divas pavadonas, kas man nedaudz palīdzēja aiziet pensijā, izkonspektējot šo Dzigas Lāces grāmatu, kas ir 500 lapas puses bieza. Un ja viņa paspējusi viņai pateikties 80 līdz 90 dzimtu pēcnācējiem, bet tur bija 501 viensēta, 501 dzimta. Man likās, ka katra ir pelnījusi, lai viņu pieminētu. Un tad līdzīgi, kad ja šeit tas nosaukums ir par priekšmetiem, tad pirms tiem priekšmeti sākās, tad tas saslēdzās ar Lato Lapsas izdotajiem strēlnieku grāmatām, jo strēlnieki pirms tam ar savām
cīņām izveidoja vai deva augsmi, lai rastos tāda Latvijas brīvvalsts pirms tam. Un tas stāsts bija par to, ka tas mans vecais tēvs ne tikai atstāja dzīves stāstu, bet ar savu mūža darbu kā skolotājs nopelnīja 3 zvaigžņu ordeni tajā pirmajā brīvvalstī, kurai Satversmes preambula bija pateicība visvarenajam Dievam par iegūto brīvību. Un tajā laikā 150 deputātu starpā bija 17, kuri tikai nobalsoja par šo preambulu. Nerunājot to, kas notiek tagad mūsdienās. Es varbūt nelaidīšu rīdī, pēc tam varēsiet pienākt, apskatīties šeit atsevišķi. Tad iešu ātri cauri. Tas viensēta panisms ir tāds, kad jums ir acīm neiedomājami tipari, kad 1,200,000 ēkas Latvijā viensētas ir iznīcināts. Un tad pirmos 2 ziemas pagāja Latvijas valsts vēstures arhīvā uzskaitot visas tās viensētas, vācot viņas kopā, numurējot, piešķirot viensētas, nosaukums un izveidojot tādu kartotēku, lai katru viensētu varētu atsaukties tā kā atjaunoties vai schēmā, vai fotogrāfijā, jo daudz, kas vēl varētu būt kādam kaut kur, netika iekārtotos bēniņos mājās, ja tās mājas vēl ir. Šajā prezentācijā ir daudz kas vairāk nekā šeit, bet tā kā es esmu pēdējais, un tad, kad jums sāk apnikt, tad jūs rādat vai kaut kādām zīmēm, par žvārdi, bet es labāk iešu tālāk līdz tam vectēvam. Redziet, mans uzsvars ir par žvārdi, tad mūsdienās jau par žvārdas vārds, arī mūsdienās, kāpēc. Ir žvārdas pagasts, nav žvārda, bet 25 gadu atpakaļ tas bija pilnīgi normāli, ka starp dzīvajiem esošajiem žvārdiniekiem, es jūtos kā savējais. Runājot par žvārdi kā tādu. Vecais tēvs, tad mēģinājums ir tās viensētas atzīmēt, Jūs zināt, cik apdzīvots ir pagasts bija šajā laikā, 501 viensēta, un cik tur bija palikušas viensētas tajā padomju Morozovu kara mežniecības laikā. Pamatā visas bija tikai striķos. Un nerunājot vēl par to poligonu un vīteļa kapiem, tas ir pilnīgi atsevišķs stāsts. Mēģināsim aiziet līdz tam vecam tēvam. Te ir plāni par vīteļa kapiem, par skolām. Un te ir mēģinājums kā piemērs, kad tās viensētas, protams, tur nav un tur ir grupas, tad var mēģināt viņas kaut kā iztēloties vai schēmas uzlikt kaut kā vai šādā veidā vai savādākā veidā tā kā godinot mūsu senču piemiņu, jo te ir vecais tēvs ar brāli, vectēvs ar sēž ar sievu, kas ir Zirņu pagasta Paula Rēdlika. Zirņu pagasta pirmā skolotāja Paula Rēdlika māsa. Tad kā normāli tagad skolotāji aprindās sapazīstās un tad arī aprecās. Un tad ir mēģinājums, kur tās mājas, kas bija tādas Dūņupas Tieceres pagastā. Un viņš visu, Jēkabs Kvieda visu mūžu bija Tieceres pamatskolas skolotājs un pārziņas. Pēc Idlovas semināra pirmā darba vieta bija Saldus pagasts, Matkule,
Un tad bija 8 gadi ķētiņu skola. Un aizpagājušo vasaru Zvārdas pagasta, Zvārdas skolas grupas, es jau biju atradis pirms 25 gadiem, tās es mierīgi arī tagad atradu un atkopu un iztrimmerēju tās grupas, Mežsargam parādīju. Tas bija priecīgs, kad viņš vispār zina, ka tāda vieta ir. Paldies Kursīšu pagastam blakus, ka tas ir savai skolai izveidojis piemiņas vietu. Nu, es domāju, arī Žvārde būtu pelnījusi, lai tāda būtu. Un dīvaini es meklēju to ķētiņu skolas vietu. Un īsti uzreiz atrast nevarēju, bet vēlāk atradu. Bija skuju māju vieta, bija vairākas kartas liekot kopā, tad atradās. Nu, lūk, un tad tas Mazušas, dzimtā māju vieta, Mazuši arī vēl pirms 25 gadiem viņi varēja aiziet, tagad Sedus ceļš beidzās ar apkurveida kustību un līdz te mājai ir jāiet cauri brikšņiem. Bet tas vairs it kā nav stāsts par tēmu, bet atgriežoties par to priekšmetu, ja jums to interesē drusciņi. Ja? Viņš savā dzīves stāstā bija priekš padomu laikiem pareizais. Viņš 5. gada revolūcijā piedalījās tajā saucamajā aizputes sacelšanās, un tad nākot tur uz saldu un rokas tādi tika saņemts ciet un aizsūtīts uz 7 gadi cietumā un Irkutskā un atgriešanās. Un interesanti, ka tajā arķīvā ar tādu pašu vārdu un uzvārdu viņš bija spiests, viņas nāca pie varas, un viņš tajā laikā bija pareizais, un viņš pārcelās uz Rīgu. Bet viņš netiktu uz Kurzemi, jo te gāja tās cīņas kā lielās. Un viņš iesprūda Rīgā uz kādiem 2-3 gadiem, un tur tajā parādās, ka tāds Jākabs Priede ir Pilsielā restorānu uztaisīgs. Bet pierādīja man nekādu ziņu par tādu, kas nav palīdzis. Bet iepriecina tas, kad viņš ir mūžu noslēdzis Saldus otrās draudzē kā ēģelnieks. Jo ar Mārtiņa draudzi savienojās Žvārde pēc Žvārdes baznīcas sabombardēšanas un Krievi viņus arī izcīna tur no pagaidu apmešanās klēs vienas, ja, un Žvārdenieki lūdza tieši otrai Mārtiņa draudzei, Saldus draudzei, viņus pieņemt savā sastāvā ar visu dokumentāciju un visu to, tā kā daudz Žvārdenieki arī tagad ar bērnu kupliem bērnu pulku apmeklēja Mārtiņa draudzi un apmēram ar to varētu nobeigt, ja man šajā laikā vēl neradās ideja, ka ar Žvārdu varētu būt tikai sākums, lai šīs viensētas tagad mūsdienīgi atjaunotu un digitalizētu un varētu pacelt maketā. Ja? Un tā es otro ziemu Valsts vēstures arķīvā veltīju tam, lai pārējos Saldus novada 20 pagastus mēģinātu digitalizēt. Jo tagad mūsdienās jau visu var fotografēt, pavelti. Jā, nav tā kā pirms 25 gadiem tev vajadzēja lūgt lietu, tev pēc 3 dienām atnest, tad kopēt, un tas nav salīdzināms vai mūsdienās ar to, ko tagad var darīt, un tagad vispār var no mājas izdarīt, internetā var daudz ko izdarīt. Jā, tā kā tas ir man tas nākošais solis ir mēģinājums ar Žvārdu, ja sākt, ar Saldus novadu turpināt ar jūsu palīdzību un atbalstu. Mēs vēl varam paspēt šo to izdarīt, draudzējoties, un tad redz, kā to dara uz priekšu citi cilvēki Latvijā. Varbūt šoreiz pietiks. Ir daudz interesantas par citiem vārtus, protams, kas ir izdotas, periodīkas. Tad ļoti labi ir meitenes vietvārdu vārnīs. Tās meitenes ir malats sieviešu biedrībā Ābelītes. 15 sievietes apstaigāja pagasta viensētu. Aprakstīja smuki, katrā lapā ir sava viensēta, kas tur ir dzīvojis, kā tur ir gāja. Smuka karta te ļoti labi. Viss,
es tā vēl varu runāt ilgi un dikti. Ja gribat, varbūt kaut kur ir kāds telefona numurs, te man, kad ir koordinātas, varat uzaicināt ciemos atsevišķi vai vienkārši parunāties uz tēju. Paldies. Tādi jautājumi. Kur jūs dzīvojat? Ļoti labs jautājums. Vectēvs, atgriežoties no tās Sibīrijas, kaut kādu iemeslu dēļ no Lutriņu krājēdzeru sabiedrības nopirka Saules pagasta atpūtas. Un šī māja man ir mantojumā, un šo māju es arī iekārtoju, un kopā ar sieviņu veltu visu atlikušo brīvo laiku, lai viņu atjaunotu, koptu un mēģinātu atgriezties tajos laikos, ko mums attīstiskā un padomju vara atņēma un liedza, jo tikai dzīvojot tādā viensētā, prom no pilsētas, tu sāc saprast, kā tas ir, kad vietā un laikā padarīts darbs ir visekonomiskākais, ir vispareizākais. Tikai nav vairs kam padomu paprasīt, ja, ir drusku caur saviem kļūdām jāiet uz priekšu. Vēl gribēju pateikt, ka viens vai divi pat zvānas, apsētu zvani ir Dobelē. Jo vien, kas savāc lielu kolekciju, braucot iekšā, neaizbraucot līdz piemineklim, bet, man liekas, pirmais aiz policijas uz šito pusi, ceļš iekšā, viņam ir tie robežu akmeņi, granīti un viss tie stāv, viņam iz vārdas zvani apsētu. Viens cauršauts un nodeņš. Vajadzētu arī pagastam varbūt interesēties un arī iesaistīties, jā, ne jau te kaut kāda privāta, novatpētnieciska entuziasma. Jā, man šķiet, ka man ir laimējies tā jau pirms 25 gadiem kopā gan ar Cēsu, draudzes mācītāju Kristu Kalniņu un jauniešiem, un tajā laikā vēl Uldis Gailītis bija Saldū. Mēs izkopām to Zvārdas baznīcu līdz patreizējām krīzēm. Tā bija svētlaimīga sajūta, kad līdz tām pirmām krīzēs bija izkopt viņi, ja, un kad tagad tas turpinās ar jau otriem jaunajiem soliem, un vēl tikai man, labi, ir tikai ceļas kurs. Es atvainojos vēl, tur tik pieminētas mājas Dūņupes, šobrīd tas ir Brocēņu pilsētas teritorija. Jā. Un, manā bērnībā tur bija blakus kartiņtras, mēs ar mopēdiem. Jā. Tieši tais mājās mēs tos mopēdus tur skrūvējām. Jā. Un bija tāda tantiņa. Es sapratu, tas jūsu vectēvs tur. Viņš visu mūžu, laikam, kamēr viņš bija Tiesības pagasts pārzins, viņš, to es izlasīju tajā Lutriņu krājēdzeru sabiedrības tajā pirkšanas pārdošanas aktā, ka viņš dzīvo Dūņupēs Tiesības pagasts, ja, un nopērk šīs Saules pagasta atpūtas, kurā es tagad patreiz esmu mantojis. Ja, un tā ir. Jo tie cilvēki, kas Dūņupēs dzīvoja, tur, man liekas, pat ir vēl Brocēnos dzīvo. Jā, jo es aizbraucot, es uzdūros tādiem akmeņu kraumiem un nodomāju, ka no tās mājas nav. Bet nē, es biju arī ar nelielu prezentāciju Brocēnu bibliotekā un teicu, nē, ir tās mājas, jā. Tā divstāvu māja ir tās Dūņupes, jā. Nē, tie ir vecie pamati, bet tur vēl tā sētā dziļāk ir tā vecā māja. Jā. Koku māja, tāda neliela. Un cik tas tā? Tas ir labi. Paldies. Roberts nav, darām, ko gribam. Es jau varu turpināt drusku. Roberts nav, jo, aiziet līdz tai talpai, jā, tur dzīvojot pirmo 98. gadā pirmo gadu, lai dabūtu šīs vārdinieku liecības un šīs schēmas un dzīves sāstas, ja. Es apmetos pie Zvārdas ezera, tajās mājās un tikos ar viņu sestdienās, svētdienās.
interesants, ja? Un brauc kopā tur jau visi tā laika cilvēki no seniem laikiem. Nu, lūk, tādi ir tie jaunie soļi. Un tās ir tās krīzītes, kurš varbūt nav bijis. Un tā ir kursīšu skolas piemiņas vieta, ja? Un tā ir Zvārdas skolas piemiņas vieta. Ja, man ir visas schēmas, ja, kādas tur ir cilvēki sazīmējuši, kādas bija pamatskolas, pirmie stāvi, otrie stāvi, ēkas kādas. Ja. Mākslīgais intelekts tagad uztaisa, ģenerē nezinu kādas skaistās bildes, nezinu kādas filmiņas par šīm skolām šo palīdzību. Ja. Mēs gaidām Robertu. Jā, uz to laiku. Nostalģiski ir tā vieta, ja, kad šo izkopjo šīs Zvārdas pamatskolas drupas, ja, viņas. Turpat tāda apmēram bija tā ceļojušā izstāde, pirms viņi salikās pa grāmatiņām, jo izliekot telpā viņi pārskatāmāk ir vieglāk redzam. Nu, tad, pateicoties sieviņai, kur met ārā no Saulpagas atpūtām daudz puķes, tad es viņas visas vedu uz Zvārdas skolu, pagalmā un stādījām iekšā, visi pēc kārtas. Kā 12 kastes, tas bija tāds meža dzīvnieku testēšana, ja, kuras puķis viņam garšo, ja, kostas, īrisi, vēl tur kādas, ja. Nu, jāiebrauc, tik pa laikam jāiebrauc paskatīties, kā tur ir. Un kilometru tālāk uz priekšu, tas galvenais ceļš, kas no Kursīšiem iet iekšā uz Rīceļu kapiem, kilometru tālāk uz skolas ir pagastmāja bija. 2 ēkas. Un tagad tur ir, es atzīmēju sarkanu lupat, lai tur tiktu iekšā apsvīdot, tur ir šādas ēkas tur bija, tur tagad krūmos nav ne miņas. Var redzēt bumbeļus, tur, ja skatās tajās ainovās, liekas, ka tur patās ir beidzies otrais pasaules karš. Reālas vārdē viņš beidzās 1906. gadā, kad tur izgāja tā pazumjo armijā. Ja? Nu, lūk, vecā skola un jauna, ja pagasmājas, jaunā un vecā, tur ne viņas, privātā zeme tagad, piemiņas plākni, tas ir pagasta centrs. Jā. Ja? Nu, ja, interesanti, ja tik grūti tas ceļās tā lūk, abas pagasmājas kopā. Starp citu, ja kurš ir bijis, tur tagad ir ielikts Zvārdas pagasta tajā muižas centrā, tās jaunās zīmes un tur uz informācijas dēļ. Man šķiet, ka tur ir kļūdīgi uzlikt pagasmājas fotogrāfiju, bet tas tā uzmetot aci. Jā, es negribu iedziļināties tālāk, vairāk, dziļāk. Jā. Paldies, Aivar, mēs noteikti viennozīmīgi uz atsevišķu lekciju šo visu tēmu piekrītām. Paldies, aplaus, Aivar. Aivar, priekšmetu rādīja jau? Es nelaidu riņķi, es tikai parādīju. Aha. Jā. Tad apskatīties, jā. Varat ar kastīti, redziet, nevar jau salīdzināt, jā, Lato lapsas strelnieku izstādi, jā, uz atklāšanu Kaizros, ka tur ir 4 brāļi, kuri saņēmuši Lāčplēša ordeņus. Lāčplēša ordeņu pārējie augstāks ordeņi mums ir numurēti, ja? Trīszvaigžņu ordenis jau nav numurēts, viņš ir tikai atsevišķa grāmata, kurā pēc tāda numuru, vārdu uzvārda, viņš ir atzīmēts. Protams, es apraudājos, kad es arhīvā vecāju lietu pēc 80 gadiem esmu pirmais, kurš par viņu vispār ir interesējās un paņem. Bet man radās pārdomas, kāpēc par citu kursīšu, citu skolu lietas, arī 20, 40 gadi, nav bijusi interese nevienam. Un tur ir 3 zvaigžņu ordeņu kavalieri.
es viņas atveru, kā pirmais skatos, ja? Man viņas ir safotografētas, man viņas ir Mārtiņam Kursīšos bibliotekā ir nodotas, pārsūtītas viss, ja? Stričus direktorai ir pārsūtītas, ja? Bet tikai tas pārsteigums ir tajā pašā arhīvā, ka tur to lietu atver pirmais. Tas ir dīvaini. Un pats galvenais, kāpēc es par tiem rokrakstiem runāju, rakstiet savus dzīves stāstus un piezīmes tagad jau un ar roku. Necenšieties viņus klibināt modernajos digitālos rīkos. Ar roku rakstiet, jo rokrakstam ir vērtība, vēsturiski, arī vectēva bērniem atstājot. Ja? Gan trenējas sevi piespiest to vispār izdarīt, ja? Pirmkārt. Un otrkārt, kad tā būs vērtība nākotnē. Jūs veidojat vēsturi tagad. Paldies. Paldies. Jā. Paldies. Tā. Paldies visiem. Es pavisam mazu rezumē. Paldies. Vispirms, jā, tūlītās droši būs